Esiet sveicināti visu Ogres domu skatītāji, klausītāji. Ar jums podcasts Domino ar mācītāju. Mani sauc Dainis Pandars. Un martā mēs runājam par sociālajiem uzņēmumiem, uzņēmējdarbību, labdarību, dažādiem veidiem, kā mēs varam sabiedrībā palīdzēt. Un šodien mēs vairāk runāsim, kā var palīdzēt jauniešiem caur sociālajiem projektiem, uzņēmējdarbību. Un tāpēc šodien pie mums viesos ir divi brīnišķīgi jaunieši. Tas ir Valters Siksna no biedrības Tuvu pārstāvis un Evalds Karkliņš, Branku jauniešu centra vadītājs. Jā, pareizi. Precīzi. Jā. Mūsu saruna notiks ar domino elementiem, bet pirms tam varbūt nedaudz ieskicējiet, kas ir biedrība Tuvu, kas ir Branku jauniešu centrs, kāds sakars ar sociālu uzņēmēju. Jā, biedrība Tuvu ir labdarības organizācija, kas ir arī kristīga organizācija un balstīta kristīgām vērtībām. Un tas, ko biedrība Tuvu dara, viņi palīdz cilvēkiem, kur nonākuši dažādās grūtībās vai dažādās dzīves situācijās un palīdz ar apģērbu, ar ēdienu, ar dažādu šo palīdzību. Tas ir viens aspekts, kas tiek nodrošināts, ko dara biedrība Tuvu, un otrs aspekts ir darbs ar jauniešiem. Un tas jau ir tas, kas arī ir viens no tādiem biedrības Tuvu tādiem stūrakmeņiem, ir šie divi virzieni. Un tad, lai šo virzienu varētu darbināt, ir izveidots sociālais uzņēmums. Tie ir divi labdarības veikaliņi, kas saucās Tuvu veikaliņš, kas ir viens atrodas Jelgavā, Pastielā 51 un otrs atrodas Rīgā, Matīs ielā 71, kas ir Matīs un Čakas stūri. Un šeit ir divi labdarības veikaliņi, kuros var, piemēram, ik viens nes savus kaut kādas mantas nodot, un pēc tam šīs lietas var tikt pārdotas un tādā veidā gūt peļņa, piemēram, šīm divām aktivitātēm, kas ir darbs ar jaunatni un palīdzība cilvēkiem, kur nonāk ar grūtībās. Paralēli vēl tam ir biedrība Tuvu ir izveidojusi tādu vietu kā Branku Brančotava, kas ir kultūras Branku Brančotava. Jā, Branku Brančotava. Tur arī ir branči reiz mēnesī. Bet arī branči. Branči nozīmē vēlās brokastis, kurās, principā, samaksājot dalības maksu, tu reiz, cik tu vēlies un baudīt kādu vai unikālu priekšnesumu, kamēr tu ēdi. Tur ir bērnu pieskatīšana. Cik jāsamaksā? Man liekas, 30 eiro bija uz cilvēku. Turklāt ir visādi Tur, principā, ir bagātīgi klāts galds. Man liekas, ka kāds pēdējais reiz bija arī Imants Ziedoņa fonds un nodarbības tieši bērniem un dažādas citas lietas foršas. Un otrs aspekts ir šie kultūras pasākumi, kuros tad ir dažādi pazīstami slaveni cilvēki tiek aicināti veidot konkursus, un tad šī peļņa, kas nāk no šiem koncertiem, arī tiek noritījuši šīm divām prioritātēm. Mums bija, piemēram, Interbusuls, mums bija abonementu orķestri, piemēram, bija 2000 cilvēku vairāk mūsu Branku zaļajā zonā. Tur ir tik daudz vietas? Jā, mums ir arī āra parks, kur ir zaļā zona, un mums ir bijis gan Krisnovā, gan Soundpoints, jā, un dažādi citas Latvijā pazīstams lielās grupas. Jānis Šipkevičs. Jā, arī Šipsī bija. Jā, tā kā mums ir daudz dažādas šīs lietas, un tā kā šī ir tie divi tādi pamat virzieni. Un tad, protams, ja mēs paskatāmies, kā noteikti ir tas darbs ar jaunatni, kas ir varbūt šī saruna tēma, tad mums ir vairāk tādu virzienu. Viens virziens, ar ko viss sākā darbs jaunatnē, bija nometnes vasarā, kas tika organizēta katru vasaru. Viena nometne vidēji sākumā ap 30 bērniem, vēlāk mēs esam izauguši jau līdz 60 kaut kādiem 8 bērniem, plus 8 grupu vadītāji, un kas jau ap 100 cilvēkiem kopumā jau. Un tad nedēļas gara nometne, kur mēs esam, vai mums bija ganībās, šogad mums būs Smiltenes pagastā Silmaču vietā. Un tādā veidā, kad tos jaunieši aizvest kaut kur, un tur ir šie jaunieši no tādām divām grupām, viens ir no tādām varbūt, ģimenēm, kur ir šie kaut kādas grūtības, gan finansiālas, gan varbūt arī šie apstākļi, kas aug nav tie patīkamākie. Un tad otra puse ir atkal tie foršie jaunieši, kas nāk no labām ģimenēm, un viņi tiek sapludināti kopā. Un lai šī nometne nebūtu kā tik sociāli, tik daudz, bet arī, lai tāda veidotu šī veselīgā vide, kur tie jaunieši var veidot gan attiecības, draudzēties un runāt arī par svarīgām lietām. Piemēram, pagājušajā gadā nometnēs runāja par attiecībām, un tas bija tā lielā tēma, kur mēs gājām cauri dažādām dzīves attiecībām. Un tad pēc nometnes mēs esam sākuši jau 19. gadā. Tas bija tas, kur es ienācu biedrībā Tuvu. Es sāku organizēt jauniešu vakarus. Un
kas ir kaut kādu to lielo mērķi, ietekmēt jauniešu dzīves labu un parādīt viņiem mīlestību. Un tas ir tas, kur mēs kaut ziņā katru otro, tas bija sestdiena, tagad mums ir katru otro piekdienu. Brankās mums sākumā nāca vidēji 50, mēs izaugām 100 jauniešiem vienā jauniešu vakarā. Un tad mēs Covid, diemžēl, to visu samazināja, bet pēc Covid tāpat mēs esam vidēji 30-40 jaunieši, kur mēs regulāri tiekamies. Bet tajā laikā, kad bija ap tiem 100 jauniešiem, tajā brīdī Ozolnes novada pašvaldība tajā brīdī nāca pie mums un teica, ko jūs tā darat, kāpēc jums tik daudz jauniešu? Mēs nevaram pasākumu vairāk par 10 dabūt. Un tad mani aicināja strādāt pašvaldībā no biedrības tuvu, lai es vadītu tieši jaunas nodaļu, jaunas darbu. Un tad tā rezultātā man vadītāja teica, hei, klausieties, Valter, tev brankās tik daudz jauniešu, un mums tur vajag jauniešu centru, vajag vietu, kur jaunieši var ikdienā nākt un pulcēties un attīstīt dažādas dzīvei noderīgas un darba tirguma noderīgas prasmes un neformālu izglītību, un mēs varam taisīt jauniešu centru. Un es teicu, jā, kāpēc ne? Un tā radās doma izveidot Branka jauniešu centru, kur pārstāvis šodien ir Evalds un vadītājs arī šobrīd tur. Un tad mēs izvērnām jauniešu centru, kas atvērts katru dienu. 3 dienas nedēļā no 2 līdz 8 vakarā un 2 dienas nedēļā no 2 līdz 6 vakarā. Tā kā tas ir tas lielā bilde, tāds kā īstās tuvums, kas tas ir un tā. Jā, varbūt Evalda, tu nedaudz dažs par jauniešu centru Brankās. Jauniešu centrs tuvu ir tāds, biedrības tuvu izveidots un Valtera lielā mērā izveidots. Algu man maksā pašvaldība. Es esmu pašvaldības algots darbinieks, bet darbojos biedrības tuvu telpās. Jauniešu centrs ir turpat, kur ir brančotava, kur visa tā dzīve, kur kūsā. Un jaunieši ikdienā nāk uz jauniešu centru, lai liederīgi pavadītu brīvo laiku. Es viņiem piedāvāju arī pēc skolas dažādas aktivitātes, mēs veidojam filmu vakarus, arī piedalos Valterā veidotajos tuvu vakaros, ir dažādas galda spēles, mums ir arī Valters jau minēja pļava, pārciņš, mums ir arī kuģis. Kuģis. Mums ir kuģis, jā. Tur ir vācu jaunieši, viena vācu draudzes jaunieši. Es domāju, ka mums latviešiem biedrībai tuvu jauniešiem vajag kuģi uzdāvināt. Sametā 20 000, nopirka pontonu, nopirka visus materiālus. Latvijā ir kopā ar Latvijas jauniešiem. Mums būvēja reāli kuģi uz pontona, kas ir milzīgs ar tādām 2 telpām. Viena telpa lejā, augšu tādu, kā var teikt, balkoniņu, no terasu un no nošļūcamo. Un principā mums iet savus upiet garām biedrībai. Biedrība tu šeit. 30 metri. Izēja no jauniešu centra pārēja 30 metri pāri pļavai un esmu jau pie. Un mēs varam pa Iecavu aizbraukt līdz Lielupē, no Lielupas tālāk. Jūrai. Zviedrija mums gaida. Tā. Jau baigi interesanti. Nē, baigi super. Labi, man liekas, ka forši, ka mēs varētu vēl dažādas jautājumus caur domino spēli. Es spēlēšu domino. Kad pēdējo reizi spēlēt domino? Sen. Ļoti 7 gadu atpakaļ. Sen. Nedlaikās, kad... Labi, tad domino ir ideja vienkārša. Katrai pusē 7 kauliņi. Jāizvēlas 7. Jāsāk ar mazāko dubulto. Un tad jūs sev izvēlaties 7, var likt kastē. Es izvēlu 7, un tad, ka mazākais dubultais tas liek. Un tie, kuri pirmie tiks vaļā no kauliņa uzvarēs, tie iegūs īpašos domas domino cepumus balva uzvarētājiem. Okay. Tā kā jūs esat 2-1, likmes vajadzētu būt tā, ka jūs uzvarat, bet mēs sākam. Nekad nevar zināt. Tā ir labā ziņa. Tā ir arī ļoti laba ziņa. Labi. Tad jums ir mazākais dubultais. Kas jums ir mazākais dubultais? 1. Mazāks vēl 0, bet tāds man nav. Labi, tad jūs liekat, un tad katru kauliņu, ko jūs uzliekat, ir jautājums man. Jūs uzdodat man, kāds kauliņš es nolieku jautājumu. Labi. Tāds pirmais jautājums. Kā tu redzi no tāda garīdznieka varbūt konteksta un draudzes konteksta, kā tāda lokālā draudze var palīdzēt jauniešiem? 21. gadsimtā. Labs jautājums. Es domāju, ka
tas, ko draudzēji vajag, lai viņi varētu palīdzēt, viņiem ir bišķi jāmaina domāšana, kā strādāt mūsdienās. Jo, nu, tā kā, man liekas, mūsdienās tā liela daļa draudžu ir iedomājušās, ka viņas ir, nu, tāds centrs, ka pie viņiem visiem ir jāiet, jāmeklē palīdzību. Bet tas īsti nav tas uzskats, kas ir misionālais. Ejiet un dariet ar mācekļiem, ejiet un pie viņiem. Līdz ar to es domāju, lai vispār draudz vajadzētu palīdzēt, viņiem jāsaprot, vai jaunieši viņiem ir svarīgi, vai tā ir kaut kāda vērtība, ko ieguldīt, un ko mēs esam gatavi mainīt un darīt. Un tās draudzes, kas ir gatavas domāt, iet ārpus baznīcas sienām, organizēt nometnes, jo baznīca jau ir, ir ēka, ja, bet ir arī tie cilvēki, kas tur ir. Un tie cilvēki ir ar dažādiem talantiem, dāvanām, spējām, organizēt, veidot, jo lielākais jau, ko baznīca var dot, tā ir mīlestība un ticība, cerība uz dzīvi, kas ir visos apstākļos tu vari justies drošs un pieņemts un mīlēts, un tās arī attiecības ar Dievu. Un līdz ar to, ja baznīca māk iziet ārpus savām tradīcijām, meklēt jaunus ceļus un parādīt šiem jauniešiem mīlestību, piedāvāt viņiem alternatīvu laika pavadīšanas veidu, parādīt pasauli, ne tikai no tās negatīvas, bet arī no tās jēgpilnās puses, tad es domāju, ka tas ļoti svarīgi, jo man liekas, ka neviena lieta, tas ir mans personīgi, neviena lieta līdz galam ilgtermiņā nestrādā, ja viņu atdala no dievišķās jēgas, ja Dieva oriģinālās idejas tai lietai. Vienalga kaut vai tas būtu ēšana, vai ne? Ja mēs ēdam, lai atrastu mieru, agri vai vēlu, liels vēders, pārādušies un nav smīgi. Ja mēs ēdam, tāpēc, ka mums vajag uzturēt dzīves vērtību, un lai mēs varētu kaut ko labu darīt, 6 dienas strādās ir atpūsties, tas jau ir cits, vai ne? Un, man liekas, katra lieta, kur mēs atdalam no šīs jēgpilnās domāšanas, degradē, vai arī, teiksim, seksualitāte, vai ne? Tā ir konkrēta līme, kas paredzēta priekš Dievam laulātiem. Tas radītāja princips. Ja mēs viņu izņemam ārā un lietojam tikai savai baudai, arī nestrādā. Seks pats par sevi nedara laimīgu. Kāpēc? Tāpēc, ka pajautājam prostitūtēm, vai jūs esat laimīgs. Jums seksa katru dienu un vēl kāds piemaksā. Nav viņas laimīgs. Ar to, un ja baznīca māk iedot jauniem cilvēkiem jēgu visā, ko viņi dara, un parādīt, ka šo darot citādāk, tas patiesībā bojās tev dzīvi, man liekas, tā ir liela vērtība. Palīdzēt iemācīt viņam orientēties vērtībās, kas svarīgs, pareizs un kas ne. Bet tam vajag arī baznīcas izmaiņas, veidus, kā viņi strādā. Tāds, man liekas. Paldies. Ok, jautājums jums. Baigi forši, ka jūs diezgan daudz ko darat jauniešiem un baigi interesanti dzirdēt. Varbūt jautājums ir tāds, ko jūs ieraugat, kas ir tās lielākās jauniešu problēmas vai izaicinājumi mūsdienās? Gan tie, kas no sociāli nelabvēlīgas vidas, gan arī tie, kas ir no labām. Tāds lieta. Problēmas. Droši vien noturēt uzmanību un kaut kādā mirklī arī uzticēties vairāk cilvēkiem un saglabāt kaut kādu cieņu pret lietu, ko tu esi apsolījis, vai lietu, uz ko tu esi piekritis, ka neuzmest, censties vairāk neuzmest. Bieži vien tā sanāk, kad ja ir kaut kas sarunāts tāds diezgan nopietns, tad sanāk, ka jaunieši uzmet. Nespēja noturēt to apsolījumu. Par vajadzībām, man liekas, tā pamatvajadzība ir vispār attiecības. Man liekas, ja mēs skatāmies ar tādiem mārketinga principiem, tas cilvēks nāks pie tevis kaut ko pirkt, ja tev būs ar viņu attiecības. Vai vispār. Es domāju, tas ir tas, kas ko mūsdienu pasaulē, tajā lielajā piedāvājumā, principā,
cilvēki var, taisīt pasākumus, bet neveidot attiecības, tu neatrisini kaut kādas problēmas vai viņi neiedod atbildes viņu dzīves jautājumiem. Tā kā es teiktu, tā lielā vajadzība gan tiem, kas nāk no nelabvēlīgām ģimenēm, gan tiem, kas nāk no labvēlīgām ģimenēm, pār visam ir attiecības. Un tāpēc man liekas forši, ka ir Evalds, kurš ikdienā veido šīs attiecības, kurš ir tas jauniešu draugs, piemērs, autoritāte, kuram var pajautāt jebkuru jautājumu, un tas nebūs stulbs jautājums, un Evalds viņu varēs atbildēt. Un viņi grib nākt, tāpēc, ka tur ir Evalds. Un, man liekas, tas vienmēr ir tas unikālais arī citos centros, kāpēc jaunieši nāk centrs, tāpēc, ka tas vadītājs. Tāpēc, kad viņi grib pabūt ar šo vadītāju kopā, sūkt no viņa dzīves pieredzes, un atkal tie centra vadītāji grib atkal dot to savu pieredzi, dalīties to savu dzīvi. Un kas vēl ir par vajadzībām? Es domāju, protams, ir Maslow visu pamatvajadzības. Tas jau nekur nepazūd, arī jauniešiem. Viņā pēc pieņemšanas, pēc izaugsmes, pēc pamatvajadzībām arī. Un arī kaut ziņā, protams, ar vajadzības pēc, našķiem ēdienu vispārējais. To mēs arī esam novērojuši, un mēs pirmajā sezonā, man liekas, katrā jauniešu vakarā cepām burgerus. Un tagad mums joprojām ir katrā jauniešu vakarā, bulciņas un vēl kaut kas cits. Jo tie našķi, ir vajadzība reāli pēc kaut kādiem ciriem našķiem. Dēļ tā, ka vecāki nevar atļauties, vai vecāki to un viņi vienkārši nāk būt našķieti. Mums ir daļa gangsteri, kas vienkārši nāk pie mums vienkārši reāli pāri un izčku un vīli. Un mēs saprotam, viens puses stulbi, un tad mēs tā dēļ ielikām ēšanu beigās. Nevis pašā sākumā, bet ielikām beigās. Un ja tu gribi baudīt šo ēdienu, tu paliec saturu un pēc tam arī kopā ar visiem bauda. Un tad ir ok, ka tu dodies. Bet pēc sākuma bija mums realitāte, ka pusi zāli iziet vienkārši. Viss, kas ir, Man vakar viens puisis teica, ka labākie jauniešu vakari ir tuvu vakari. Paldies. Tā kā, paldies. Varbūt nedaudz vairāk tuvu vakaros. Teiksim, iedomājies, jaunies tagad varbūt dzird podkāstā, ja ir tādi jaunieši tuvu vakari, tas ir netālu, varbūt, kur viņš dzīvo. Kas viņi tur sagaida? Kas tur notiks tādā vakarā? Vienmēr mēs runājam par kaut kādām aktuālām tēmām, kas skar jauniešu dzīvi vai vispār tā kā ikdiena, kas reāli šobrīd viņam aktuāls. Skar vai skars? Vai skar vai skars? Piemēram, kāds bija pēdējās tēmas? Pēdējās tēmas mums bija, tu līdz sāk domāt, es runāju par... Kā novest lietas līdz galam. Piemēram, bija pēdējā tēma. Par pīķi bija kaut kad arī. Par naudiņu parunājām, par budžetu, jā. Tad mums bija, es runāju par neusticamību. Kur vai neusticamība, vai tas kaut kā ietekmē? Apsolu un neatnāk. Jā, un, piemēram, tādā līmenī vispār attiecībās neusticamība. Šo piekdienu es runāju par atbildību, jo tas, ko Evalds saka, mēs ļoti daudz pēdējā laikā saskaramies, kad mums apsolu neizdara, un tas ietekmē gan tādā ziņā transportu, ka mēs piesakam vairāk un lielāk, un pārmaksājam par to, vai pasūtam vairāk ēdienu, tad dabījam, tas ietekmē daudz, kaut ziņā, tas tavs vārds, un pēc tam tā, zin kā, ir, man liekas, tas princips, ko mēs labi zinām, kas uzticība par mazām lietām, tad būs uzticība par lielām lietām. Tā kā, ja tu neesi uzticams par tām mazām lietām, tev grūti pēc tam ir uzticēties. Respektīvi, viņi tātad tajā vakarā dzirdēs šīs foršās tēmas. Jā. Kas vēl tur sagaida? Tad ir vienmēr ledlauži. Salaužam ledu, ne upē, bet mūsu sirdīs, kā es saku. Spēles. Tas ir spēles ar mērķi veidot sarunas ar jauniešiem, kur atnāk. Lai viņi justos ērti viens otru klātbūtnē un spētu pēc tam arī, patīkloties vai patusēt, pačilot, kā mēs sakam savā starpā, pēc tam neformālajā daļā. Un viņus vēl sagaida vienmēr ir kāds lielā spēle, ko mēs gatavojam, kaut kāds tāds, uzdevums vai kaut kas tāds, kur viņiem ir jādarbojas komandā, lai kaut ko atrisinātu. Tā kā veicināt vien vairāk to jauniešu sadarbību, jo tas, ko mēs redzam, lai šīs attiecības viņiem būtu arī dzīvē, pēc tam viņas jāslēdē kopā šie jaunieši. Vēl mēs iedodam informāciju par tuvākajiem pasākumiem, kuri notiek jauniešu centrā vai kuri notiek novadā, un mēs arī dodamies arī uz novadu pasākumiem kopā. Novada jauniešu pasākumiem, jā. Un tad ir vienkārši mēs izstāstam, un tad pie Evalda var pieteikties un tādā veidā. Un pateicoties tai sociāla uzņēmēja darbībai, šie vakari jauniešiem ir pa brīvu. Jā. Ja? Un līdz ar to tāpēc ir labs sociāla uzņēmēja darbība, kad ir naudiņi, uz kuras bāzes. Mēs pat esam arī izveidojuši atalgojumu sistēmu vai tādu bonusu sistēmu, varam tā teikt, ja tu nāc, tu pelni tuviņus.
Tuviņas ir tā kā Pašiem savu valūtu. Pašiem savu iekšējā valūta, ka Ventspilī ventiņi mums tuvu ir tuviņi, tā kā, un tad mēs vienkārši viņus krājam līdz Ziemassvētkiem, un tad nākamais cēliens atkal no Ziemassvētkiem līdz maijam, principā līdz sezonas beigām. Ko viņi var dabūt? Tad viens no mūsu atbalstītājiem, kas mums ir Vācijā, nodrošina šādu tāds, principā, ar Adidas precēm mūs atbalsta kaut kādām dažādām, un tad viņi tie jaunieši var šīs Adidas preces iegādāties, kad viņi ir, piemēram, krājuši šo naudiņu, un par to, ka viņi ir nākuši, iesaistījušies, aicinājuši draugus, viņi ir gājuši citiem palīdzēt, un mums to pierādījuši ar video vai bildi, mēs viņiem iedodam šādas tuviņas, un tā. Un arī izaicinājumi, piemēram, ir kaut kādi izaicinājumi runātāji, mēs aicinām viņiem iedot kaut kādu challenge, un tad, ja viņi šo challenge izdara, tad viņi var saņemt, piemēram, to arī kāds papildus tuviņas, un tā. Jā, baigi forši. Baigi labi. Vairākas tādas, un, protams, diskusijas pēc uzrunas vienmēr ir diskusija, lai reflektētu jaunieši par to, ko viņi dzirdējuši, lai tas neaiziet vienkārši gar ausi, bet lai tiešām jaunieši paņem sev kaut ko personīgi. Un kas mums vēl Kahūts vienmēr ir, Kahūt rullē, vienmēr ir tāda uz ātrumu sacensība un balviņas par to. Un, jā. Beigās ir vakariņas vai beigās ir, jā, mēs noslēdzam ar bulciņām un suliņām un vienkārši patīklošanos kaut kā, pusstundu 40 minūtes vismaz mēs paliekam, un tad es viņus izsaku, visi jaunieši dodamies mājās un tā kā. Cik ilgi tad viss vakars kopā? Mēs sākam 5:15, protams, komanda ierodamies ātrāk uzstādīties, bet beidzam principā 8 vakarā. Jā. Labs. 3 stundiņas. Tā. Ok, super. Evald. Bliez. Es varu jau arī no savas tēmas kaut ko pateikt. Viennozīm. Jebkura tēma, kur tev ir, jautā. Brīvais mikrofons. Šitāds notiek, jā? Jā. Bliez. Es esmu cilvēks, kurš ļoti daudz laika pavada pie dabas. Man ir dažas stiprās tēmas, par kurām es zinu diezgan daudz. Tās ir dzīvnieki, Latvijas fauna, zivis un arī ornitoloģija man ir mīļa tēma par putniem. Es zinu diezgan daudz. Ir jautājums, vai vari vai spēj nosaukt, cik ērgļu sugas ir sastopamas Latvijā? Tā kā ērglis uzdev jau. Valsts nav muckinis? Zin kā, es neesmu ļoti stiprs. Labi, es zinu, ka visi seko līdz kaut kādam jūras eglē. Jā, tas ir viens. Viens suga ir, jā. Jā, tad droši vien ir vēl kaut kāds ērglis, kas lidinās virs laukiem. Ar brūniem spārniem. Baltiem spārnu galiem. Kā tu domā, cik liels tas skaitlis varētu būt? Tu var minēt. Līdz 5. Līdz 5 ļoti labs minējums. Jā, ir tieši tā arī ir līdz 5. 5. 5 tad varbūt? Puš 4. 4, okay. Jā. Un par to minējumu vai vienu jau nosauc, par jūras ērgli, visu fano var sekot viņam līdzi, tad ir vēl viens ērglis, par kuram var fanot un sekot līdzi dabas datos. Jā. Kurš tas ir? Tas ir mazais ērglis. Okay. Tas ir mazais ērglis, tad mums tas, vēl ir... kurš bērnībā vitamīnas neēd. Tāda reklāma, kad ir vienīgi. Ok, mazais ērglis, bet viņš vairāk, kur ir mitinās vai... Pļavas, meža malas, jā, pamatā, jā, ligzdo arī jaukt koku mežos. Jā. Tad ir mums vēl viens ar ūdeni saistīts ērglis. Viņa nosaukums ir saistīts ar dzīvniekiem, kuri dzīvo zem ūdens. Kur tie ir? Zemūdens. Zemūdens dzīvnieki, jā. Zivju ērglis. Jā, tieši tā, mums ir zivju ērglis vēl, tas ir 3. Un tad ir viens tāds Latvijai pēc nosaukuma netipisks ērglis, bet Lubāna Niedrājā ligzdošis ērglis. Un arī Kurzemē vairākās vietās ligzdošis ērglis. Neraksturīgi tam, kad viņš ir kliņšu ērglis. Viņš ligzdo Niedrājos. Jā, tā priekš mums, priekš Latvijas, kur mums ir klints. Vedzemju klints, jā, pie Gaujas, pie Amatas. Tepat Ogrē arī ir. Zilē kalni. Tās nav klints. Nav klints. Tad, jā, tā mums ir 4 pamata ērgļu sugas, kuras var sastapt Latvijā. Jā, forši, interesanti, jā. Tas kā 4 ērgļu sugas. Tagad zināsim, mēs Valteri zināja? Nē.
Es katru dienu, kad kopā ar Evaldu palieku gudrāks tieši dabas jautājumos. Man vēl ko iekšā tajā. Man arī tā pārgājienu vadīšana, man ļoti patīk, un tad es atdodu savus zināšanas jauniešiem. Tu viņam nedod iespēju uzdot jautājumu, tad līdz redzēs, kas būs. Nē, ļoti interesanti. Tā, jautājums, vai es varu? Labi, ir tomēr kalniņš. Labi, mans jautājums. Tā kā es saprotu, tu vairāk ir ar kristīgo, tu vairāk pārstāv pašvaldību. Un parasti tā sabiedrībā ir tāds stereotips, ar kristiešiem kopīgi labāk neko nevajag, vai arī kristiešiem atkal ar valsti kopīgi neko nevajag. Bet jūs tā kā kopā sadarbojaties, kā teiksim, tu redzi šo sadarbību ar kristīgo, biedrību un cilvēkiem. Un kā tu redzi, un kā jums tas izdodas, kā jūs menedžējat? Tu gribi sākt? Sāc tu. Labi. Jā, tas, kā es to redzu, dēļ tā, ka es esmu arī tajā sistēmā iekšā kaut kādā ziņā gan darbojoties. Un, mērķis jau ir viens – ietekmēt jauniešu dzīves uz labu, padarīt to jaunieti tādu, kas ir pēc tam atbildīgs sabiedrības loceklis, kur ir ikdienā patīkami būt kopā un kurš pēc tam iet darba tirgu un ir foršs kolēģis, foršs darbinieks, foršs priekšnieks, foršs prezidents. Pēc būtības tas mērķis jau nemainās, ka mēs gribam darīt labu. Pēc būtības tas saknē jau arī tas vērtības ar pašvaldību, viņas jau nav tik ļoti atšķirīgas. Jo mēs jau pašvaldības arī, ko pašvaldība grib arī godprātīgi, grib balstīties likumiem, un likumi ir, to ziņā, var radīt tam, lai, principā, sargātu arī tos pašus jauniešu iedzīvotājus, bērnus, pieaugušos, jebkuru citu grupu, principā, un lai principā, darītu labu. Un piemēram, tāpat jaunas politika, ko es pirms tam nebiju iepriekš pazīstams, ko es varbūt, nekad nebiju par to dzirdējis. Vispār, kad Latvijā ir jauns likums, Latvijā tiek ieviesta jaunas politika ar mērķi darīt jauniešiem labi, ietekmēt viņu dzīves tiešām arī uz labu, sagatavot pieaugušo dzīvē, darba tirgumu, padarīt viņu pilsoniski vairāk līdzdalīgus kaut kādu lēmumu pieņemšanā. Liekas, forši, pa lielu, tas jau ļoti līdzīgi arī, ko var teikt, mēs draudzes darām, ka mēs jau ietekmējam jauniešu dzīves labi, mēs gribam, lai tie jaunieši pēc tam aiziet, tādi reāli ir atbildīgi pieaugušie ar labām vērtībām. Un es uzskatu, ka pašvaldība ļoti līdzīgi, viņi grib vilkt jauniešos labas vērtības, kas, lai tas tiešām jaunietis var būt daļa no sabiedrības. Un es teiktu, tas ir viens. Otrs, kā mēs nodalām, es domāju to, ka, protams, ir, man kā es esmu arī kā es minēju abās pusēs, tad es arī, protams, saprotu, kur mēs varam runāt par ticību un par Kristu tā ziņā, un kuros brīžos mēs par to neko neafišējam, vai neejam ar karogu un neveidojam kaut šķelšanos tajā jautājumā. Mēs atrodam kopīgu zemi, kopīgu telpu, kurā mēs varam tiešām darīt labi jauniešiem, un tad arī to arī kopā daram. Un tajā brīžos arī nešķirojam kaut kādā ziņā. Okay. Kā tu, Evalde, no savas puses, no pašvaldības puses? Es esmu strādājis jau diezgan daudz pašvaldībā. Man ir tā 10 gadu pieredze jaunatnes darbā, tieši pašvaldību saistīt. Esmu arī biedrībās, vairākās biedrībās. Neviena no šīm biedrībām nav ar labdarību, ar kristietību saistītu, bet šobrīd es redzu, ka šī sadarbība ir ļoti labā līmenī, un es pamazām iepazīstu šādu veidu sadarbību, un man liekas ļoti, no manas puses ļoti tāda laba aura un tāda patīkama sajūta man vienmēr ir, kad notiek kaut kāda sadarbība lielāka. Jo varbūt varu pieminēt, mēs kā varbūt kristieši, mēs vienkārši vairāk akcentējam šo garīgo perspektīvu. Kaut ziņā, ka cilvēki nav gaļas gabals, cilvēkam ir dvēseli gars, un tas, ko es ar jauniešu vakaros saku, un ko varbūt pašvaldība tajā jautājumā tik ļoti neliek akcentu šo jautājumu. Tieši šiem garīgiem jautājumiem, kur atkal mēs kā biedrība varam šajā jautājumā iet runāt par to. Un arī varu tādā nepiespiestā veidā, caur dialogu, kādā ziņā nemēģinot kādu pārliecināt vai mēģināt viņu padarīt par kristieti, varbūt tādā veidā, bet vienkārši stāstot par tām lietām, kas tiešām ir
vērtība, kas ir patiesība, ko mēs esam, varbūt mēs, kā vadītāji, arī biedrība esam atraduši, kā labi esam savā dzīvē, un kas arī balstās kaut kur Bībeles patiesībā, un tad vienkārši to dalīties tālāk kā tāda vērtība, kas arī ir sabiedrības vērtība, un atrast tos kopīgos punktus, kur tas ir sabiedrībā satversmē, jo nevēl mūsu satversmē būvēts kristīgām vērtībām, un tad vienkārši atrast šo tiltus un par tiem arī runāt. Jo atbildību mēs redzam tajā pašā Bībelē Dieva vārdā, un atbildību mēs redzam tāpat ikdienā un vienkārši sabiedrībā. Ja nebūs atbildības sajūta, tad viss, tad ir trakta, kāds dara, ko grib, un neuzņemās atbildību par to, un tas ilgtermiņā izdara sāpes gan tam, kas to ir darījis, neuzņemies atbildību gan pret pārējo grupu. Tā. Kaut kādā ziņā tev Valter, ir tā kā dubult likuma došana, kas piecot papildina, ka tev ir valsts prasa, būt atbildīgam. Tev vēl ir Bībele, kas prasa, tā kā no divām pusēm tevi tā kā mēģina dubult atbildību prasīt. Jo es bāc neatceros to rakstīt Bībelē, bet par to, ka mums ir jāievēro arī valsts likumi. Tā kā tas ir tas, kad arī, man liekas, ka ja es par to saku, par naudu un par to, lai dod romiešiem, kas viņiem piedalās, maksā nodokļus principā, un tad principā, un tas, kas Dievam pienākas, to dod Dievam. Un man liekas, te ir tas tās, ka pēc būtības arī mums ir jāievēro, un tiešām, es domāju, nevēlt arī Bībeli kaut kādā ziņā aizstāv vadītājs, un saka, lūdzu Dievu par viņiem, jo reāli viņiem, tas, ko es redzu pašvaldībā strādājot, viņiem rūp cilvēki. Reāli tie, es arī strādāju pašvaldībā, es redzu, ka mums reāli rūp tie cilvēki, mums rūp piedzīvotāji, mums rūp viņu labklājība, mums rūp jaunieši, un mēs arī darām visu, lai jauniešiem būtu labāk. Mēs, piemēram, pats jauniešu centrs strādā vakaros. Viņš varētu tikpat labi kā citos nodos, beigt strādāt 5, vai mēs pēc cīrēs strādājam sestdienās, lai jauniešiem būtu labāk. Mēs esam gatavi upurēties dēļ jaunieša pat reāli savu kaut kādu, savu laiku, kas mums pašiem ir dārgs. Jo reāli mums rūp, mēs gribam tiem jauniešiem iedot kaut ko tādu, ka viņi pēc tam var dzīvē būt tiešām aktīvi pilsoņi, veidot šo valsts tālāk, uzturēt to un vietu, kur mūsu paši bērni augs nākotnē. Tie, ko mēs šobrīd audzinām, būs nākamie vadītāji, prezidenti un devēji mūsu bērniem iespējams. Un tas tā arī būs. Tev vēl nebija tā kā jocīgi, ka tu sāc darboties kristiešiem, un viņi tur par to ticību, par Dievu, tā, un kā tu jūties, vai esi jūties tajā vidē, vismaz kā tu jūties tajā visā? Es jūtos patīkami šajā vidē, bet tā, ka man vilktu speciāli iekšā, tā nav nekāda sajūta, tāda bijusi nekad. Līdz ar to jaunieši... Es esmu principā vēl jauniņais Jelgavas novadā, un šajā man drīz beidzās tikai pārbaudas laiks. Okay. Tad jā, es pat pamazām tā taustos un mēģinu saprast, kā tas notiek. Patīkami šodien. Līdz ar to, ja tu, kas tur tajā visu laiku esi iekšā, jūties, ka tevi baigi tur nevēl, tad jau arī jaunies, kas atnāks, arī nebūs viņam sajūta, ka viņi tur grib ievilkt kaut kādā. Tas mums arī... Tuvu vakar ir arī par to, kad nevienu tā speciāli nevelk iekšā. Man bija viens draugs atbraucis no Saldus uz tuvu vakar, un viņš teica, ka sen nebija bijis tādā aktivitātē, pasākumā. Viņš teica, runātājs vispār, viņš iedvesmojās, bet, un arī viņš pieminēja, ka nevienā brīdī nebija tāda sajūta, ka tev kaut ko grib ievilkt. Jā, jo mums bija Raimonds Logins, mums bija Vielāns Baptistu draudzes mācītājs un sludinātājs, man liekas. Un tas ir tas, ko es arī tuvu jauniešu vakar mēģinu parādīt, kad ir reāli ir kristieši mums apkārt, kuri dara pat ikdienas darbu ar tādu deksmi savās acīs. Un aplipināt ar to deksmi un parādīt šo cilvēku tiešām kā, kuram ir augsts morāls vērtības, kurš tiešām, kuram rūp arī cilvēku apkārt, un viņi dara kaut ko vairāk nekā viņiem prasa ieguldījumi jauniešos. Tāpat Vīlana draudzē varbūt laivā jauniešu vakar vēl kaut kāds lietas. Un liekas, ritīgi forši. Liekas, un tas, ko arī Ēvalds saka, tie cilvēki nekad, man liekas,
es vienmēr mēģinu tos cilvēkus arī atrast un aicināt tādus, kur mēs spējam veidot šo sadarbību, šo tiltu vienkārši. Un, protams, kad citreiz runā izskan kaut kas no Bībeles, izskan varbūt viņa kaut kāda ticība, kāpēc viņš par šo runā un kāds viņam dzīvē kaut kur norezonējis. Bet tas nav, es saku, nekad nav bijis tādā formā, ka, hei, tu vari nākt tikai te, ja tu tici, vai, tā kā, nē, tas nekad nav par to, drīzāk par to vērtību un ko tu vari paņemt no tā, jo es ticu, ka tās lietas ļoti daudz, ko arī Jēzus ir mācījis, viņas ir ļoti tāds, varbūt, ļoti tāds uzrunājošs vai tādi dzīvi izmainošs vai kaut kā ziņā, bet viņas ir arī tāds, ko vienkārši ievēroja kā tādi, var teikt, gravitācija, principi, kas strādā, bet garīgā līmenī, uz attiecībām balstīts ikdienā un uz dzīvi. Jā, man liekas, ka reizēm, kad ir vairāk tā kā dažādi stereotipi un dažādas lietas, bet, protams, arī ir dažādi cilvēki. Bet man patīk, ko savā laikā teica tāds astronoms Baltklāvs. Viņš teica, ka zinātne, viņas atbildība ir palīdzēt cilvēkiem orientēties materiālajā pasaulē. Izskaidrot, kāda ir likumi, kāda fizika, lai mēs dzīvot šeit droši. Savukārt, ticības, jeb reliģijas uzdevums ir palīdzēt orientēties garīgajā pasaulē, saprast, kādi tur garīgie likumi strādā, lai mēs mētu orientēties tajās lietās, un katram ir sava daļa. Tāpēc, man liekas, tas ir tāds labs piemērs, kā var abas sadarboties savā starpā. Ok, laikam. Mums ir jāliek, jā? Mums ir jāliek. Tā, kā... Varbūt pastāst par kaut kādiem piemēriem, kā Ogres draudz konkrēti varbūt iesaistās darbā ar jauniešiem, vai vispār ko Ogres draudz tā, ko tu vadi šobrīd. Kas tas piedāvājums, ko jūs piedāvājat šobrīd jauniešiem, un varbūt ko tas palīdz un maina sabiedrībā no tā? Jā, mums ir tīņi, mums ir jaunieši, jo ir tā kā, tīnis ir tas bērns, kas lēnām top par jaunieti. Un tas posms ir tāds, ka viņš īsti, daļa no viņiem vēl nejūtas kā jaunieši, un daļa no viņiem vēl vairs nejūtas kā bērni. Un tad mums ir atsevišķi tādi vakari katru piekdienu, kur arī tieši kā jūs arī runājat par viņiem aktuālām tēmām, par dažādām lietām, tematām, principā, ko jūs minējat, arī līdzīgi temati par atbildību, par cieņu, par attiecībām un tā tālāk. Tad arī vasarā viņiem ir nometne, kurā viņi var būt ar saviem draugiem un būt vienkārši brīvā tādā atmosfērā, kur ir savu programmu, bet arī katrā gadījumā, jo tas, ko mēs gribam viņiem palīdzēt sajust, ka viņš ir unikāls, ka tāds, kāds viņš ir, nav neviens cits nekad nebūs un nav bijis, un ieraudzīt to savu pašvērtību, ka viņš ir vērtīgs, jā, ka viņš ir īpašs. Ja, un uz tā bāzi tad arī daudzas lietas cenšamies par to runāt. Jauniešiem atkal jau ir dziļāks tēmas, viņiem ir savu veidu vakar. Viņi jaunieši jau tādi pieaugušāki, tad viņiem dažādās vietās notiek, bet arī piekdienas vakaros. Jā, kur viņi atnāk un viņi dalās, un tad reizē viņi skatās filmas, reizē viņi kaut kur dodās, reizē viņi kaut kādi pasākumi. Un arī tur ir arī diezgan tāda brīva atmosfēra. Tajāpat laikā mums ir sadarbība ar Norvēģiem, mēs esam atvēruši ģimenes centru Tabit, ja piedalījušies viņa atvēršanā, un tur ir darbs atkal ar jauniešiem, kas varbūt no grūtākas vidas nāk bērniem jauniešiem. Un tur ir viņiem iespēja katru dienu nākt pēc skolas, palīdzēs viņiem izpildīt mājas darbus, vai, ja vajag nomazgāties, vai paēst. Vienmēr ir tāda iespēja un dažādas aktivitātes arī par tēmām, kas viņiem būtu aktuāls. Tas būtu divi galvenie virzieni. Tad viens, kas ir šeit notiek, otrs tajā ģimenes centrs Tabit. Tā. Evalda, jā. Tev ir jāliek. Man jāliek. Es domāju, ka Evalda. Es gribēju pateikt. Evalda man ir iespēja padomāt. Jaunieši, kas nāk no tādas sociāli nelabvēlīgās vidas, viņiem ir bieži vien tāds zemes pašvērtējums, un viņi reaģē varbūt uz to dažādos veidos. Viena noslēdzās, nerunā, otra atkal baigi lecīgi dumīgi. Un jūs teicāt, ka jūs tajās nometnēs saliekat
šāda veida jaunieši kopā ar tiem, kas nav laimīgi. Kāda notiek tā miedarbība? Nav tā, kā tur ir tie vieniem ir tā kā šoks ārprāts, kā viņi uzvedās, un otriem atkal, tie jau ir tur tādi iedomi. Kā notiek tā miedarbība, kādas notiek reakcijas? Vienkārši varbūt kāds stāsts vai situācijas, kas... Daļ tā, ka es esmu atnācu 19. gadā un principā es trāpīju tieši Covid laikā, un mums ir laikam bijuši šobrīd 3, šī būs 3. nomenta, kamēr es esmu. Un skatoties pagātnē, tās momentus bijuši kaut kāds 7 vai 8, un tad viss droši vien spektri tad neizstāstīšu. Bet mēs mēģinām to miksēšanu veidot droši vien 30-70. 30% ir šie nelabvēlīgie jaunieši, un 70% ir labvēlīgie. Lai nebūtu 50-50, tad ir tas, ko tu saki. Tad tu jūti to masu, ka puse nerunā. Bet tad, ja 30-70, viņi tajā vidē, tajās mazajās grupās, kur mēs dalām pa vecumiem, atsevišķi puiši un atsevišķi meiteņu grupas, un tad mēs vienkārši, viņi tur dabiski sāk atvērties. Un tur arī, protams, ir grupas vadītājs, kurš to dinamiku veido un arī uzdod konkrēts jautājums šim jaunietim un ļauj viņam izteikt savu viedokli pirmo reizi, vai sāk formēt savu viedokli, vai dzirdēt. Un protams, mēs arī, domāju, nav mūsu uzdevums kādam pa visu vārdu likt izteikties. Tā kā, protams, ja tu negribi paklausies, tas arī ir. Tā kā es teiktu, ka vairāk šādā veidā, protams, ir kaut kādas situācijas, ka kāda neiesaistās un kāda sāk tur, klaiņot vai vēl kaut ko, bet ja mēs gan ātri mēģinām tikt galā, gan paši sākotnēji ejot runāt, veidot kaut kādu aizrādījumu sistēmu, līdz 3 aizrādījumiem, tad tev jādodas mājās. Un tad, protams, bet vienmēr mēs mēģinām uz vietas paši, cik maksimāli varam novērt, izrunāt šo jautājumu, izaicināt, iedrošināt, mainīt savu uzvedību, mēģināt varbūt, dot iespēju tomēr šai programmai un iet tam cauri un veidot šīs attiecības. Un es domāju, ka tas, protams, ir kādi gadījumi, kur arī brauc mājās, kur vienkārši, varbūt tāpat ir pirmā nometne dzīvē, kur viņš bijis, un viņš vienkārši viņiem pa daudz, pa garu tā nometne, un tā arī ir, piemēram, varbūt realitāte. Bet es domāju, ka ir diezgan labi, viņi spēja iekļauties, un viņi nejūt kaut kādā ziņā, jo tā vide mainās. Un ja tā vide ir veselīga, tad jau tie jaunieši arī sāk kļūt veselīgāk un arī gatavi tādā veidā. Viņš vēl nav bijis, jo šos ir uz pirmā nometne. Centrā tev nāk vairāk... Viņam ir šitais īstenībā tas, ko tu minēji. Jā, man ir sociālā riska jauniešu centrā pamatā šobrīd, jā. Ko tu varbūt varētu noraksturot viņus? Varbūt, jo mēs daudzi, viena daļa varbūt nāk no tādas labvēlīgākas vidas, bet ko mēs par viņiem nesaprotam? Kas ir ko mēs nezinām par viņiem? Jāpaiet pretī ir un jāsāk saruna pirmajam. Viņi diezgan bieži neatverās, nepastāst. Viņi grib pastāstīt, bet viņi kautrējās, baidās pastāstīt, piemēram, kā gāja skolā šodien. Pavisam vienkārši. Tad mans tas uzdevums ir arī pajautāt viņiem, kad viņi atnāk uz jauniešu centru, kā tev gāja, ko tu šodien darīji, un diezgan bieži veidojās pat stundu un vairāk garas sarunas. Jā, tad atvērt viņus, mēģināt viņus atvērt. Bet tas iemesls tāpēc, ka viņiem mājās neprasa, kā tev gāja, kā tev iet? Es domāju, ka jā, nav šāds jautājums ikdienā netiek uzdots mājās arī, un viņi kaut kādā brīdī ieslēdzās, jo, piemēram, tie jaunieši, kas nāk šobrīd uz jauniešu centru, viņi ļoti daudz lieto viedierīces, un viņi arī tuvu vakaros var redzēt, kad ir savādāki, vairāk atvērtāki, kad nav šī viedierīce, tā viedierīce arī kaut kādu savu... Kad drošības saliņa tur karājas varbūt. Dod kaut kādu drošības saliņu, un tuvu vakaros mums ir tas, kad mums ir būrīši uz galda, un mēs šos viedtāruņus procesa laikā, mēs viņus ieliekam šajos būrīšos, un mēs viņus nelietojam. Jā, beigās Kahūts, Viktorīna, tad mums ir pieciešamīgi, bet paralēli arī attīstam digitālās kompetences. Ok, interesanti, jā. Paldies, jā, man liekas tā komunikācija droši. Un tad ir tā rūpe. Arī, es domāju, tas, ko arī Evals par to stundu nurunāt, kāda tā jau ir arī rūpe, ka tev interesē.
Iespējams, viņos nemaz nav klausīt. Tieši tā, jo mājās varbūt vecāki, bet kā tev iet, labi gāja, ok, nesataisies ziepes, tu viss kārtībā. Nu tā. Normāli. Standarta atbildi normāli. Un tad, ja atkal ir tāds Evalds, kurš ir gatavs klausīties, nu tajā jaunietī, viņš ir gatavs dalīties, un Evalds var dzirdēt kaut kādas lietas, kur viņš var pēc tam viņam teikt, hei, klausies, rekru, nu. Super. Šo var mainīt, un varbūt ir pie šī tev jāpiestrādās, tu var izaicināt vai mentorēt, vai vēl kaut kādā citā veidā, jaunieti. Jā, baigi svarīgi. Paldies. Lūdzu, jūs. Es esmu traks ar saviem pārgājieniem un savu dabu. Tad man jau atkal būs tāds interesants jautājums. Es esmu vadījis ļoti daudz pārgājienus, un es esmu vadījis arī jauniešiem, sociālā riska jauniešiem pārgājienus, un manā pieredzē par pārgājieniem tieši ar sociālā riska jauniešiem pārgājiens ir tā vieta, tas process, kad jaunietis atverās vēl vairāk nekā es teicu, jā, piemēram, jauniešu centrā, tur ikdienā, tam līdzīgi, tad pārgājiens ir tāds. Un ir arī novērots, ka tie jaunieši, kas, man tur nekas neinteresē, viss besī, viss slikti, tad pārgājiens ir tā ierosmes vieta, kur jaunietis var pašot, šitas bija interesanti, jā, šitas noderīgi, un man tas ļoti patīk. Jā, ja jaunietis pasaka, un pēc tam vēl tiekamies nākamajā un aiznākamajā pārgājienā, un ja es uzdodu jaunajiem pārgājienu dalībniekiem kaut kādu jautājumu, un šajā pārgājienā ir jau dalībnieks, kurš ir startējis vairākos pārgājienos, un viņš jau zina šo atbildi, tad tie ir manis 110% laimes tajā brīdī. Bet jautājums būs no pārgājienu tematikas. Es parasti savos pārgājienos izlieku diezgan visu savu arsenālu. Šoreiz jautājums būs par sērmuļu dzimtas plēsējiem. Vienkārši nosaukšu dažus no viņiem, un tavs uzdevums ir nosaukt vēl dažus bez tiem, kurus es nosaucu. Viņi ir diezgan sērmuļu dzimtas plēsējs. Es dzirdēju tādu dzīvnieku sērmulis. Jā, nu tad šis dzīvnieks ir šīs dzimtas bāzes dzīvnieks, un viņam ir vēl viens maziņš radinieks, kas ir zebiekste. Tad ir bišķi lielāks radinieks, kas ir cauna, ūdele, sesks, ūdrs, un tad tavs uzdevums ir nosaukt vienu to visdūšīgāko no šīs sērmuļu dzimtas plēsēju dzimtas. Sastopams mums viņš bieži Latvijas valsts mežos, dzīvnieks, kurš mīt alās, kurš ir pamatā visēdājs, ēd vardes, ēd pēles, ogas, sēnes, no viņa kaut ko iegūst, mednieks, piemēram, no viņa kaut ko iegūst, un vēl šis dzīvnieks ir ļoti skaļš dzīvnieks īstenībā, ļoti teritoriāls dzīvnieks, un izskatās pēc neliela, nu tā kā bišķi pēc bandīta. Kā tev liekas, kurš ir šis dzīvnieks? Nu, es nezinu, vai Latvijā ir jenoti, bet es zinu, kad ir āpsis. Jenots vai āpsis, tie man izklausās diezgan līdzīgi, bet Latvijā, man liekas, ir... Jenots dzīvo tikai Ziemeļamerikā, pie mums ir jenots suns. Jenots suns, jā, bet āpsis laikam. Bet āpsis ir sarmuļu dzimtas plēsējs, un jenots suns ir suņu dzimtas plēsējs. jā. Tad pareizi, tas ir āpsis. Un ko iegūst no tā āpša? Izmanto medicīnā? Tur bija kaut ko viņam, kaut kādas iekšējos, tur... Dziedzer kaut kāda? Tas ir bebriem dziedzers, jā. Jā, bet ko? Taukus. Taukus? Taukus. Ok. Jā, ko taukus? Kur viņi liek? Izmanto medicīnā. Smēri kaut kāds aiz. Jā, kur? Ok. Taukiem arī savas lietas. Redz kā. Nu redz, tu man atjautības uzdevumi. Arī labi, bet vēl atjautība, ko es likšu. Man nav ko likt, man jāņem kauliņš. Bet man ir okay. Es vienkārši ievilku savu spēles pabeigšanas ātrumu.
Jā, mans jautājums varbūt ir, kā, nu, teiksim, jaunietim ir tā, nu, teiksim, mūsdienās saka, ka tie jaunieši ātrāk sāk iesaistīties attiecībās, vai ne? Nu, kā jūs redzat, teiksim, nav tā, kad arī tev pietrūkst tā mīlestība ģimenē, tu ātrāk gribi dabūt to otru draugu vai draudzeni, vai ne? Bet tajā laikā tu redzi, ka, nu, tas jau arī, nu, tu saproti, nu, baigi dziļi jau un ilgi varbūt tas arī nebūs, un tu beigās ieraugi, ka tam cilvēkam tā salauz sirds. Nu, kā jūs strādājat un redzat to, nu, kā palīdzēt jaunietim saprast un nu, kā viņam vajadzētu veidot tās attiecības pretējo tieši, es domāju. Nu. Zini kā, es domāju vairāk tās lietas. Man liekas, pašvaldība šajā jautājumā vajag neiet iekšā. Nu tā, man liekas, ka šī nav tēma, ko pašvaldība ceļ un par kuru tā ļoti runā. Kaut vai bērnu un ģimeņu pamatnostādnē šobrīd sāk runāt vispār par tādu vecāku grozu, nu, informācijas grozu piedāvāšanu, vispār sākt runāt gan par bērnu audzināšanu, gan par vispār, kas baigi Latvijā nenotiek. Nu, tādā ziņā, es domāju, kas par to runā, nu, varbūt draudzi, kaut tā ziņā ir tā vieta, principā, vai biedrība kāda specializēsies šajos jautājumos. Nu, mēs kaut kur, kā jau minēju, biedrība tuvu, mēs esam runājuši nometnē tieši par attiecībām. Un tieši par romantiskām attiecībām un vispār kā veidot attiecības, vai vajag veidot attiecības, un ko tas palīdz, un esam aicinājuši arī nu, īsmīlestības gaidu, man liekas, kāds pārstāvis, man liekas, mums bija arī, nu, kas mums bija, atcerēšos, pēc tam pieminēšu, bet idejas, ka mēs runājam par šīm attiecībām un cik nozīmīgi ir vispār, nu, vai vispār ir vajadzīgi šajā vecumā veidot attiecības un ko tas nozīmē, ko tas nodara, vai tas kaut ko ietekmē, vai tas neietekmē neko, un tad par tiem jautājumiem mēs vienmēr arī jaunieši nometnē diskutējām. Un, protams, pagaidzi, ja es pareizi saprotu, jautājums ir, vai kāds bija jautājums? Bišķi atgādini, lai es neapzos. Varbūt ko tu, nu, teiksim, kādi jaunieši varbūt arī dzird, nu, ko tu ieteikt, nu, vajag tām attiecības veidot, vai ne? Ko jūs cenšat, ko jums tam diskusijām esat sapratuši, ieraudzījuši? Dažiem jautājums ir mērķis vienmēr. Nu, gala punkts kaut ziņā. Es kā, nu, kaut ziņā, nu, skatoties no Bībeles perspektīvas, nu, es runāju vienmēr par, nu, laulību kā gala punktu tam visam. Nu, kad es teiktu, ka ir ar mērķis draudzēties, lai saprastu, vai to šo cilvēku, kas gatavs nodzīvot savu dzīvi kopā. Un es teicu, ka draudzēties ir ok. Nu, tā kā draudzēties, bet visam ir kaut kāds robežs, un jāsprāk, kur ir tās robežas, kur mēs viņus novalkam, cik tālu mēs ejam kaut kādā fiziskā tuvībā, vai tas vispār ir vajadzīgs, vai tas tev palīdz izlemt. Jo tas, kas notiek, tiklīdz mēs sākam iet kaut kādā fiziskajā tuvībā, mūsu skats aizmiglojās par to cilvēku, kāds viņš patiesībā ir un kā viņš attiecās pret kaut kādiem, nezinu, no saviem vecākiem, jo visbiežāk tas, kā viņš attiecās pret saviem vecākiem, pēc tam viņš attieksies tā pret tevi. Jo tā ir tā viņa dabiskā vide, kur viņš ir tāds, kāds viņš ir, un laulībā pēc tam, kad cilvēki apprecās, nokrīt šīs rozā brilles, un viņi paliek tādi, kādi viņi īstenībā ir, nevis vairs netēlo labāko sevas versiju, bet ir tā realitāte. Tā kā es teiktu, ir jāsaprot pirmkārt mērķis, kāpēc tu gribi draudzēties, un vai šis ir tas brīdis, kad tu varētu šīs attiecības uzturēt un kaut kādā ziņā turpināt. Ko es to domāju? Es nedomāju, ka labais veids nezinu, dzīvot abiem pie vecākiem. Nu, tā kā es uzskatu, ka brīdis, kad tu vari sākt domāt jau par attiecībām, tādu nopietnu attiecību, laulību un draudzību, tad, kad tu, principā, atradi darbu, kad tev ir kaut kāds pastāvīgi ienākumi, kad tu meitenei neprasa, kad tu vecāki neprasa, kāpēc nav laivas meiteni randiņā, bet tu spēji viņai izmaksāt no savas naudas, jo randiņu un aizvest viņu kaut kur un arī, nu, tajā ieguldīties. Otrs, es teiktu, ir svarīgi ir kaut kāda dzīvesvieta, ka tu vari atļauties īrēt dzīvesvietu, nu, kaut ziņā, un tad arī tur, nu, dzīvot ar šo cilvēku. Un trešais, man liekas, svarīgākais, par ko arī piekdienā mēs gribam runāt atbildību, bet tu esi gatavs par šo otru cilvēku ņemties atbildību. Un arī, nu, tā kā nevēl, es domāju, laulības solījumā ir šie vārdi, nu, gan veselībā, gan slimībā, gan laimē, gan nelaimē, un principā, ka tu esi gatavs uzņemties par šo cilvēku arī, nu, dot savu vārdu, kuram ir nozīme, kad es gribu nodzīvot šo cilvēku līdz dzīvi kopā. Nu, tā kā es neparotaļāšos ar tevi, ar tavām kaut kādām jūtām, savu egoisti vārdā, bet kas tiešām es gatavs arī no sevis dot un upurēties šī otru cilvēku labā un veidot kaut kādu ģimeni un attiecības un tā. Es teiktu, nu, tas kā es to redzu. Nu, tā. Tev kāds piemin? Valters profesionāli atbildēja šo jautājumu par jauniešiem.
Ir sanācis, kad jaunieši man stāsta par savam, un tur draudzeni ir, un es tur braucu, tur nedēļas nogalēs, tur kaut kur, jā, un tā, bet nekad ne līdz galam tā nav bijusi tāda. Tādas sarunas nav, tur kaut kāds ievads ir bijis, bet līdz galam nav sanācis. Jo kaut kā atbildības uzņemšanos. Zin kā, var jau stāties, ka, ja piemēram stājās šajās seksuālās attiecībās, ir vienmēr risks, ka var veidot dzīvību, var bērns pieteikties. Un vai tu esi gatavs viņam tas atbildību par šo bērnu ar kaut kādā ziņā. Un tas ir tas, ko es vienmēr arī jauniešiem saku. Tam ir sekas, kaut kādā ziņā. Reāli fizikas likumi, ja tu esi gatavs iet šajās attiecībās un iet tik tālu attiecībās, tad esi gatavs, ka tam ir varbūt seks un tam ir izdosies dzīvība. Un dzīvībā ir vērtība. Arī, gan Bībeles acīs, gan vispār, sabiedrības acīs, protams, aborts, ko ziņā arī tiek ļoti daudz šobrīd kaut kur legalizēts un atbalstīts, bet es laikam neesmu tajā pusē. Jo es kaut kur skatos Bībelē, ka tā ir dzīvība, kas tiek veidot un Dievu dot, bet tur ir jābūt gatavam uzņemt atbildību. Un arī kaut kādā jaunā vecumā, kaut kādā 16, 18 gados un kaut ko upurēt no savu dzīves, lai šo atkal uzņemties atbildību par to, ko tu esi radījis, kur tu esi bijis. Jā, interesanti, no dzīvnieku pasaules ir pētījumi, kad teiksim, piemēram, vilki vai arī vēl citi dzīvnieki, kuriem ir, viņiem ir tikai viens seksuālais partners visu dzīvi, jo tas intīma akta laikā izdalās vielas, oksitocīns, kas savieno cilvēks. Viņš darbojas kā līme, bet īstenībā tas, ko mēdījos filmās nekur nestāsta, kaut gan visa bioloģija to zina un anatomija, kad oksitocīns ir salīmējušais hormons, ja binding hormons, un ka tu nekad neaizmirsīsi pirmo cilvēku. Bet kas vēl izrādās, jo vairāk dažādiem cilvēkiem lieto līmi, jo mazāk viņa salīmē kopā, un jo vairāk ir šis pieķere tieši tādā fizioloģiskā līmenī. Līdz ar to, man liekas, arī tā ir tāda vēl viens tāds apliecinājums, kad, ja tu gribi, ka tas ir ļoti nopietns brīdis, ar ko tas ir. Un laulības šķiršana arī. Ja mēs aizējam arī šajā jautājumā, nākamais, mēs atkal jautājums par laulības šķiršanu, jo arī mēs redzam to statistiku, ja pāris šķirās, viņš atkal šķirsies ar nākamo atkal partneru, un kāpēc tas notiek, jo cilvēki biežāk nespēja atrisināt kaut kādas savas iekšējās, pateikšu īsto vārdu, traumas kaut kādas, savas bērnības vai vēl kaut ko, un tad viņi vienkārši to pārnēs atkal nākamajām attiecībām. Un te ir tas jautājums, kaut ziņā arī, ko man liekas Jordans Petersons ļoti labi stāsta par to, ka tajā brīdī, ja tu esi nolēmis būt šo cilvēku kopā visu mūžu un es izlēmu nešķirties nekāda iemesla dēļ, principā jebko var atrisināt. Kā pāris tu vari cīnīties un atrisināt jebkuru jautājumu. Es stulbākais, man liekas tāds stulbs piemērs, bet džekiem ļoti palīdz, ir par mašīnu. Tu nopērc mašīnu, bet tu to mašīnu vari nobraukt 100, 150, 200, 300 gadus, ja tu viņu esi gatavs visu laiku remontēt un viņā ieguldīt. Jebkurā brīdī var mašīnu nomainīt, tu vienkārši braukuši citu mašīnu. Bet, ja tu būtu izdarījis lēmumu, es nekad šo mašīnu nemainīšu, tu varētu visu dzīvi ar viņu nobraukt. Varbūt tāds silīgi piemērs, bet... Ja valsts nemainītu likumu šajā visā garajā procesā šajos gados, tad varētu braukt ar Jā, valsts negrib, lai vecs mašīnas. Tādā ziņā var, bet vēsturiskais spēkrats, kaut tā padomājot. Tu redz, ka 30 gadi vēsturiskais spēkrats, tev ir valsts nāk pretī un saka, super, malacis, super, tā turēt. Mums kā džekiem šī ilustrācija ļoti var palīdz saprast to, ka ieguldījums tas kaut ko maksā. Katrs remonts kaut ko maksā, un citreiz tie remonti ir dārgi, citreiz viņi ir lētāki, bet tas kaut ko maksā. Un citreiz varbūt nav ekonomiski remontēt, bet aicās var mīlestības pret tavu mašīnu, tu esi gatavs ieguldīties, un tā ir tava mašīna sapņu, ko tu esi nopircinēt dzīvē un sakrājis naudu. Tagad jau tieši vecās mašīnas grib gan žigulīši, gan viss. Tas tāds. Ok, labi, jums ir jautājums. Mums ir jautājums, jā. Pareizi, jā? Drīkst šajā pusē taču. Nekas nav nepareizi, ne? Tūlīt iedošu, tūlīt. Kā tu redzi varbūt tādu šo sociālo, ko mēs sākām par sociālo jomu runāt, un kā tu redzi tādu vai Bībeles vai vispār tādu draudzes uzdevumu šajā jautājumā?
Jo viena no lietām, ko es esmu pēdējā laikā novērojis, ka tāda vispār draudze kā tāda, ir tāds teiciens, kas notikt, ja draudze pazustu no šīs vietas, vai sabiedrība to manītu. Un es domāju, savukārt to sociālā kontekstu, vai tu redzi, kad vispār draudzēji būtu jāiet iekšā sabiedrībā un jārisina kaut kādas sociālas problēmas. Gan jauniešu vidū vai vispār varbūt sabiedrības kopumā un vai Bībele par to runā, vai tu redzi, ka tas ir uzdevums draudzē, vai tu redzi, ka tas ir papildus uzdevums, bet tas nav galvenais uzdevums. Nu, ja tā pavisam nopietni domāju, ja draudze, kas to nedara, nav bibliska draudze. Okay. Kāpēc es tā domāju? Tāpēc, ka tajā laikā, kad Jēzus teica, es celšu savu draudzi, viņš lietoja nevis tā laika garīgo terminu sinagogē, kas ir sapulce. Viņš lietoja politisku jēdzienu, kas ir eklesija. Un aizbraucot uz Grieķiju, Grieķijas parlaments grieķu valodā ir eklesija. Jā. Un patiesībā tā ir pilsētas sapulce, kas uzņemas atbildību par savu pilsētu, savu kultūru, vidi, kas risina svarīgus jautājumus pilsētā. Līdz ar to pēc būtības draudzei ir, kā te viņi par parādīt mīlestību, un tas, kas lielākā daļa pārmetumu ir Bībelē tā laika ticīgiem, ka jūs tikai runājat, jūs neko nedarat. Ja, viņš saka, brālim vajag paēst vai padzert, un jūs tur saka, lai tev Dievs sveitīs, būs labi. Viņam nepabaro, tas vispār neko nedod. Vai ne? Un, vai Lūkas evaņģēlijā arī daudz lietas, kur ir teicis, ka par nabagiem iestājās. Jo tajā laikā jau bija arī ļoti daudz nabadzīgi cilvēki, liela daļa nabadzīgi, un tāpēc, principā, Bībeles būtības cenšas risināt cilvēciskās problēmas un vajadzības. Un, ja, protams, teiksim, rietumu kultūrā daudz, kur varbūt tā labklājība ir augusi, varbūt nav vairs tik izteikta, kā, piemēram, Indijā joprojām, vai Āfrikā, vai ne, kur vajag ūdeni pat, vai aiziet iespēju pie ārsta. Bet tāpat tās vajadzības ir, bet šīs sociālās vajadzības arī ir tikpat labi arī bagātiem cilvēkiem. Sociāla vajadzība tas nav tikai nabadzīgie. Tas ir arī cilvēkiem, ka nav ko parunāt, piemēram. Es zinu azartspēļu vadītājus, ja, kuri vieni paši sēž savās mājās, un viņiem nav ko parunāt, jo viņš ir vientuļš, un pēc tam uztais pašnāvību, ja, tāpēc, ka nebija ar ko parunāt. Līdz ar to sociālās vajadzības ir viss, kas vajadzīgs ir cilvēkam, un līdz ar to mēs redzam, Jēzus vien stāsta par samarietu, vai ne, ka tur ir baigais priesteris, tad ir tur tās draudzes kalpotājs un tam vienam sasistam cilvēkam, kas viņu pašu tautietis, viņi paiet garām. Es tur neņemšu ņemties. Iet garām, teiksim, samarietis, kas tajā laikā būtu, es nezinu, priekš mums, kas būtu. Es nezinu, kaut kāda tautība, kas varbūt latviešiem nepārāk patīk. Bet viņš apstājās un viņš viņu apkopj, viņš samaksā pārstu, viņš samaksā pa viesnīcu, un viņš par jums uzņems rūpes, un Jēzus saka, tas ir tas veids, kā tev jāmīl savs tuvākais. Un es domāju, ka draudzes, kas nav aktīvas šajā ziņā, viņas nav bibliskas draudzes, viņam jānovēlo savu grēki. Okay. Es personīgi tā uzskatu. Man liekas, labs. Jā, labs, man liekas, tas, ko tu saki, man liekas, un te ir tas, kur, man liekas, arī tieši tā mums ļoti daudz pārmet. Kaut kur vispār draudzēm pārmet par to, ko jūs vispār darat. Jūs forši, ka jūs tur ejat kopā, Dievu lūdzu, forši, ka jūs dziedat kopā vēl kaut ko. Bet kā labums sabiedrībā? Tas ir jauki, bet... un tas, kur mums ir jāatgriežas, es domāju, vispār tādā šajā kristīgā kontekstā, vispār sabiedrībai kā tādiem, kā mēs pienesam vērtību sabiedrībai, un jo tad tāda draudze ir tā, ko sabiedrība saka, mums šitien mūsēji. Tā kā mums viņus vajag, lai viņi dara vairāk šo darbu. Mēs atbalstīsim ar visu, ko mēs varam, lai viņi vienkārši dara šo darbu, bet tam ir vērtība, tas izmaina kaut ko sabiedrībā. Jā, tieši tā. Bliedz. Nē. Tu man uzdev. Jā. Man jābliež. Bliedz. Bliedz šidā. Kā varbūt tev, Evalda, liekas, tā kā vērojot, kas tev liekas, kas ir kāds varbūt ir vispār jauniešiem, tieši arī tev, arī tur varētu atbildēt šeit, priekšstats vispār par garīgām lietām. Es nedomāju tieši par baznīcu, bet vispār par garīgumu. Viņiem
cik viņam interesē garīgās lietas, un ja interesē, tad kas viņam interesē, vai kāds viņam priekšstats, kas viņam šajā lietā notiek? Okay, es domā, es varu atbildēt. Ir pat tik traki, kad iet uz kaut kādu raganu virzienu jau. Ir kaut kāds stāsts, kur sāka mežu iet un principā burties un mēģina visādas tumšās maģijas. Nu, zin kā, manā laikā bija baltās dāmas izsaukšana, melnās dāmas izsaukšana un visādas pārējās lietas, kas ir bišķi tādām okultām lietām baigi vēl. Nu, kaut ziņā mums šiem tādā neesot tajā garīgajā tik daudz tajā iekšā, nu, liekas, nekas ļauns. Bet, protams, mēs, kas varbūt bišķi vairāk darbojamies šīs garīgajās lautiņā, mēs varam, ka ja ir labais, ja ir Dievs un Jēzus un tas, tad ir šīs okultās lietas un ļaunums, un kas dara ļaunums slikts sabiedrība. Nu, sabiedrībai cilvēkam, un viņi sagūst un dara viņam pāri. Nu, es redzu, ka jaunieši iet tajā virzienā, jo viņi meklē kaut ko. Viņi meklē kaut kādu tiešām garīgumu, kaut kādu piedzīvojumu garīgu, kas nav vienkārši fiziska lieta, kas nav vienkārši, nezinu, saruna vēl kaut ko. Viņi meklē kaut ko pārdabisku, kaut kādu iejaukšanos. Un tā ir tāda viena lieta, ko es esmu dzirdējis no kādiem saviem draugiem, un kur es arī strādā ar jauniešiem, ko arī viņi saka. Un principā tas ir kaut kas tāds. Tad, protams, kas vēl ir tāda uz garīguma fona. Protams, es domāju, joprojām jauniešiem varbūt nav, ejot korī, dziedāt garīgi dziesmas nav nekas tāds liels vai liekas, forši. Un tas, ko es varbūt arī runāju ar jauniešiem kaut kur par garīgām tēmām, viņi saka, jā, es ticu, ka tas tā ir. Nu, tā kā, kad ir jaunieši, kas saka, jā, es ticu, ka Dievs ir. Nu, tā. Un tajā līmenī tā ticība uz Dievu ir. Es viņu nepazīstu, es viņu nesaprotu, kā viņš darbojas, kas viņš tāds ir, kur viņu var atrast, bet zinu, ka viņš ir. Nu, tā kā tas, ka man vecmāmiņa, tāpēc, ka man mamma. Ir tā kā nāk tā bagāža arī šajā ticības jautājumā garīguma prizmā no ģimenes līdz jauniešiem. Un viņi saka, jā, šitam tic, jā, es pat lūdzu, varbūt kādreiz Bībeli var lasījis. Nu tā, bet vairāk, es teiktu, garīgums vairāk ir uz tādu joku, kad velk Bībeli, Jēzu, ka tas vairāk ir uz tādu joku, davai, nezinu, prikoli pēc uzdāvinām viņam Bībeli, vai prikoli pēc viņam, nezinu, pieminam Mariju vai Jēzus, vai, kā lamvārdu, vai vēl kaut ko. Nu, tā kā vairāk tajā virzienā tas garīgums varbūt, bet viņš joprojām ir garīgums, viņš kaut kur sabiedrībā, bet caur joku viņš vairāk iet tādu, kaut kādu svētāju, kas tev gavēnis, vienmēr ir šitāds kaut kāds vairāk. Bet jā, es domāju, es neesmu dzirdējis, ka jaunieši baigi ievērot kaut kādu gavēni. Man liekas, ka jauniešu auditorijā tas vēl nav. Es vairāk to redzu tādā 30+ sektorā vairāk. Iedzīvotāji, kad viņi saprot gavēnis, kaut ko atteiksimies no kaut kā. Nu tā, es teiktu tas mans tāds šobrīd redzējums. Bet viņi nav pret, viņi ir gatavi diskutēt. Man liekas, šī ir tā paudze, kur ir atvērta diskusijai. Kur ir gatavi runāt par jebkuru tēmu. Politiku un jau reāli, principā, viņiem, man liekas, ka nav tāds, ka tēma, kur viņi nav gatavi apspriest. Nav tabū tēma, ja? Nē. Man liekas, ka varbūt tā sabiedrība, kur, nezinu, mēs ar Evaldu augam, bišķiņi varbūt tā, vai bišķiņi vēl bišķi vecāki par mums ir tā, kur atkal tas, šī jau tēma labāk, nē, tā kā. Bet, vai arī, es nezinu, kā tev liekas? Man grūti komentēt šo garīgo ir kaut kāda meklējuma viņiem. Kaut ko viņi... Cik man ir zināms, nezinu, tas laikam vai ir garīgi, vai nav saistīts ar to, bet es zinu daudz jauniešu, kuri grib vienkārši aiziet pabūt pie dabas un atlaist prātu. Jā, kaut viņi arī. Tāda. To es varu pateikt no savas pieredzes, ka ir tādi Bet arī tur ir kaut kāds garīgums, kas ir atkal vēl citreiz uz to garīgumu, kas ir dabas, bet uz tādu koku apķeršanu spēku. Tas ir aminisms, to sauc paminismu reliģija. Viņi kaut ko meklē, un tad aiziet tajā dabā un atlaist to prātu, varbūt kaut kā tādā veidā palīdz sameklēt to, ko tu meklē. Šādi var būt. Jā. Tā kā es saku, ir arī tas atzars vēl, kur bišķiņ tā daba aiziet
pārēdās arī uz tādu grāvi citreiz, tādā ziņā, ka daba ir laba, un dabā ir jāiet un jādodas, un domāju, Dievs mums ir radījis dabu, kurā mēs varam atlaist prātu, ko tu saki. Bet daba nav Dievs. Daba nav Dievs, kaut ziņā, kur tu sakal, sāc enerģiju, tādā enerģija, kokus apskaut un gūt enerģiju no koka, kaut kur mēs aizšājam, citreiz ir jaunieši sāk kaut kur šaut tajā virzienā, bet tie vairāk tādi saka. Fizika pierāda, ka var no koka dabūt enerģiju? Es vienkārši sakal ir garīgums. Tas sakal ir garīgums. Tas sakal garīgums ar ticību, akal uz kaut ko likt ticību, paļāvību, ka tas var man palīdzēs. Jā, ja man patīk būt dabā ļoti, jo tas kaut kā, mēs dzīvojam savās uzbojotās kastītēs cilvēks, bet, kad izēj, tur ir viss radoši, tur ir citi, bet es zinu, tas nav Dievs, jā. Ok, bet interesanti, dzirdēt, jaunieši un garīgums, man liekas, tā labi tēma. Ok, labi. Valdes iet. Paldies. Neesmu sagatavojis jautājumu, bet tūlīt radīsies. Tieši tā. Liekot lietas lēnām, lai lēnām. Tu par to dabu viņam, viņš ir saka, viņam patīk arī izrādās, tu viņam vēl cārā. Mēs dzīvojam skaistā zemē, dzīvojam Latvijā. Latvijā ir ļoti daudz ūdens. Ja? Tas ir 50% aizņem mežu, par mežiem mēs šoreiz nebūs jautājums, bet būs jautājums par ūdeņiem. Latvijā ir nedaudz vairāk kā 13,000 upju un upīšu. Ja, iedomājies, tad visa Latvija ir tādās ēniņās, tādās dzīsliņās, no tādām dzīsliņām veidot, un gluži kā tur lapas kokiem, arī no daudzām dzīsliņām veidot sakņu sistēmas, tad mums ir tā upju sistēma ļoti bagātīga Latvijā. Mums ir arī ezeri. Latvijā ir daudz ezeri, un tad tas jautājums ir, kā tu domā, cik mums Latvijā īsti ir to ezeru? Cik mums ir ezeru? Labi, saprotu, ir dīķi, kas nekvalificējas kā ezeri. Nē. Ezers ir no cik? Vai kā? Caur kuram plūst cauri? Ezers ir arī mākslīgi radīts ezers un ir dabiski veidojies ezers. Jā. Bet atšķirība, teiksim, tur milzīgi izraktu dīķu un ezeru. Kur ir atšķirība? Pēc kā kvalificējas izmērs? Ne tikai izmērs, bet tas ir, vai tas ir fiziski veidojies, vai tas ir veidojies dabas procesos. Jā, tu dīķi. Izrots? Skaidri, tu viņi izrots. Bet mākslīgi radīts ezers, kurā brīdī viņš no dīķa kļūst par ezeru? Uzpludināts, ne? Viņš tiek viņam tiek uzbūvēts kaut kā dambis, jā? Kurā uzplūst? Uz kaut kādu sistēmu, uz grāvju, piemēram. Ezeri. Tā ir 13,000 upju. Un upīšu. Ogre varētu būt pie upēm. Jā. Un Daugava arī pie upēm. Jā, tas jā. Es nezinu. Līdz 100, jā? Daudz vairāk. 100,000. Nopietni? 100,000 jau būtu, tad nebūtu zem ūdens. 1000? Jā. Jā? Wow. Ok, interesanti. Tagad jāmin cik daudz, jā? Jā, aptuveni. Ja 1000. Starp 1800 un 3000. Pa vidu, jā. 2500. Labs minējums, nedaudz mazāk, 2000, aptuveni 2200 ezeru Latvijā. Wow. Mēs esam arī ūdeņiem bagāta zeme. Jā. Jā, tāpēc... Ja 50% klāja mežs, cik klāja ūdens Latviju? Procentus? Nav vēl kaut kāda 10-20%, un tad beigās tā sauszeme tur paliek dzīvā zeme kaut kā 30% tikai. Vēl laukums rēndāja, vēl zem noņem nost, un tad vispār paliek tur. Jā, katrā gadījumā interesanti, jā. Labi, man vēl ir ko likt, es vēl virs ūdens esmu. Super. Es virs ūdens esmu, bet jums vajadzētu jau. Tā, jā, varbūt mans tāds jautājums. Vecāki, teiksim, jautā, piemēram, jautājumu. Bērns grib sēdēt tajā telefonā.
Kā palīdzēt viņam nesēdēt telefonā, ko darīt, kā to atrisināt? Jums kaut kādi ieteikumi vai kaut kas, kas... Ļoti labs jautājums. Tuvu vakar. Nāciet, jā, bet... Tas vienreiz... Tas ir jāsaka par bērnu audzināšanu, tā ka man pašam aug 2 dēli un meita tagad, un 2 nedēļu vecs, tad ir tāds, ka šis jautājums jau paliek aktuāls. Un tas, ko es vairāk lasu un pētu, ir tas, ka, principā, tā atbilde ir robežās. Principā, vecākam ir jāspēj novilkt robežas. Ko es tu domāju? Es teiktu, ieviest datoru laiku. Vai ieviest kaut kādu. Es atceros, ka savu kopā ar saviem brālēniem, kad mēs bijām vienaudži. Viņiem brālēni ģimenē visiem ir datorlaiks. Noteikti. Tev dienā ir 2 stundas. Vai nezinu, un tu vari izmantot, kad tu vēlēsi. Tu pats viņu plāno. Bet tas ir viss. Tu esi vecāks. Tu esi atbildīgs par to bērnu. Tev ir autoritāte. Līdz 18 gadiem tu nes visu lielāko atbildību par viņu principā. Es teiktu, tas ir šīs principā. Un tad mums ir jaunieši, kuriem ir vecāku kulikuras liegums telefonu vispār kaut kādām aplikācijām, ieslēdzoties konkrētam laikam. Piemēram, tas arī kaut kur varbūt strādā. Tādā ziņā, kad saprotu, ka skolas laikā, nezinu, aplikācijas tās tiek izslēgtas uz to laiku, piemēram. Vai kā šobrīd Jānis Viegliņš, laikam, kas bija kādreiz Jelgavas novada šķības skolu direktors, viņš ierosināja vispār šobrīd skolās aizliegt mācību procesā izmantot telefonus, lai netraucētu mācību apgūvi. Kaut kur es viņu atbalstu, es uzskatu, ka tas būtu pareizi, jo tas, ko mēs redzam Rēvali, kur jaunieši vakarā droši vien to labo, jo tad notiek socializācija vairāk un vairāk arī tiek pieslēgšanā šiem darbiem. Bet es teiktu, kā palīdzēt vecākiem, es teiktu 2 lietas. Viens ir šīs robežas, otrs ir, ko viņam citu darīt. Vai tu kā vecāks esi gatavs veltīt savu laiku tam bērnam? Kāpēc? Jāstrādā līdz 5:00, viņš var viņu nokontrolēt. Labi, līdz 5:00. Tad Latvijā mums ir interešu izglītības sistēma. Tad es nezinu, kā ir Ogres novadā, Jelgavas novadā pēc skolas ir interešu izglītība. Principā bērniem vismaz līdz 13 gadiem noteikti. Tiem ir mērķtiecīga interešu izglītība, kuru vecāki var laist savus bērnus pēc tam pulciņos, un viņi investē kaut kur savus tiešām zināšanas, tad tas jau kaut kur paliek tāds vecāka atbildība, kurā pulciņā viņš ies, lai viņš ieguldītu kaut kur savu šīs zināšanas un kaut ko apmācītu. Un otrs ir, ko mēs atkal piedām, ir jauniešu centri. Kaut no 13 gadu vecuma līdz 25 gadiem, tā kā mums plašā amplitūda, ir atkal jauniešu centrs, kur jaunieši pēc skolas var iet un nākt un nesēdēt telefonā kaut ziņā. Es teiktu, tas ir tāds jauniešu vecāku uzdevums iepazīstināt ar alternatīvām, ko var darīt un kuru jāiekpilni investēt savu laiku. Un otrs, un tad vēl viens, ko var palīdzēt, ir, ka vecāks pats mērķtiecīgi, jo iegulda tajā savā jaunietī laiku un dara kaut kādas kopīgas lietas. Dodās pārgājienos, iet uz visām atpūtas vietām kopā. Principā, kaut ko dara kopēji. Zinām, maziem bērniem varbūt līdz kaut kādiem 11, 12 gadiem, protams, patīk tieši ar vecāku pavadīt laiku. Un tas ir viņa tā autoritāte. Pēc tam pusauģu vecumā tas, ko mēs strādājam, 13 gados sākās tas, kad vienaudži ir kaut ko autoritāte. Ok, jā, paldies. Tev ko pieminēt? Nē. Jā. Jā. Mēs jau centos arī bišķi ierobežam telefonu. Nav tā, ka mēs arī, ja mēs redzam, ka pat daudz aiziet un tas traucē kaut kādām, vai ja notiek kaut kāds filmu vakars, spēļu vakars, apmācības, tad mēs to arī limitējam. Kādā brīdī ir arī interesanti paklausīties, viņi tur spēlē kaut kādas spēles, un tad es ik pa laikam tur paprast, ko spēlē, un tad pat ir jau stundiņa garš stāsts, kas tā ir par spēli, kā viņa radusies, un visa vēsture ir izpētīta, un tam līdzīgi. Ir tādi, kas vienkārši uzmočīja tur kaut ko, uzspēlē ātri, bet ir tādi, kas arī jau ir sapratuši, piemēram, tur kādai spēlē jau, kā viņa ir radusies, kā sauc tur visus tos varoņus un tam līdzīgi, un tad ir diezgan iespaidīgs stāsts, kad es pat paliku vienreiz ar muti vaļā, un
tas ir tas pats. Es tagad zinu daudz par dabu, es esmu pašmācības ceļā. Viņš arī izgājis to spēli ir un atkodas visus knifiņus tur. Un ir savs stāsts no digitālās kompetences pieredzes, jā, un man ir atkal savs stāsts par dabā notiekošajiem procesiem. Un es zinu, ka pat jaunatnes jomā izmanto spēli, arī kā datorspēli, kā instrumentu, lai, piemēram, veicinātu radošumu. Nu, piemēram, nezinu, Minecrafts tas pats, piemēram. Latvija Energo kādreiz bija tāda elektra. Jā, es viņu izspēlēju bērnību. Spuldzīts jāskrūvē. Bet idejas, ko gribu teikt, no kaut ziņā, kad arī, es domāju, es būšu no tiem tēviem, kur noteikti man māja būs PlayStation, un es savam dēlam Play spēlēšu vakaros. Nu, tā kā atrast kopīgo to tiltu tajā brīdī, kad sāk viņš žust un zūd kaut kur pielāgoties tā bērna interesēm, kaut tas tev liekas neērti, un varbūt tu tik ļoti vēl nemāki to visu. Bet ļaut tas bērns viņu iemāc. Viņam būs baigais fans sensīt uzspēlēt NBA vai nezinu kaut kādu Call of Duty vai vēl kaut ko no tā. Bet labi. Ir par daudz, citreiz ir par daudz, jā. Jūs jautājat? Man ēs. Tāvēs. Aiziet, pēdējais kauliņš. Un man ir kur likt viņu. Un vēl ir kur likt. Wunderbar. Var parādīt, jā. Ir. Nav neviens iemāc kabatā, jā. Tūlīt. Par digitālu tēmu mēs varam turpināt tavu jautājumu. Man patīk tas segments, ko tu sāki. Nu, kā tu redzi, ja mēs runājam visur par digitalizāciju un arī tādā jauniešu jomā vispār, kā tu redzi, kā draudze var uzrunāt caur digitāliem instrumentiem tos pašus jauniešu vispār iedzīvotājs mūsdienās? Kā tu redzi, kā vispār draudzē vajadzētu izstīties tagad 21. gadsimtā? Vai viņiem būtu jāiet šeit digitālajā virzienā un jāattīst kaut kādas jaunas lietas, jo, piemēram, mums ir, es zinu, ka mums pat jaunas jomā ir kāda, kas tā ir digitāla jauniešu centra. Kad jaunietis var aiziet, izklikšķināt, iziet cauri jauniešu centram, padarīt kaut ko pat digitālajā vidē, vai tu redzi, ka draudze varētu būt tāda, kur arī var piedāvāt, piemēram, kaut ko jauniešiem digitālajā kontekstā vai pat cilvēkiem vienkārši? Tas ir baigi izaicinošais jautājums. Kāpēc? Tāpēc, ka manas smadzenes vairāk man patīk dabiskais. Es lasu grāmatu dabisko, nevis elektronisko grāmatu, ja man patīk saruna, tad nevis tur caur Zoom, bet tā, nevis sarakstīties WhatsAppā. Man ir pilnīgi pretēji. Viss, ko tu nosauc, man pilnīgi ir otrādi. Redzi, es jau esmu... digitāli, viss WhatsApps, viss tikai. Es esmu jau tāda vēl tā vecā pauze, un līdz ar to, tāpēc priekš manis izaicinoši, bet es saprotu, ka man ir jāiet tajā višķiņa arī virzienā. Tāpēc, vismaz mēs kā draugi cenšamies, ka mums vismaz tie dievkalpojumi ir filmēti un ir kaut kāda veida podkāsti, bet es saprotu, priekš jauniešiem tas tāpat ir par garu viss. Bet es domāju, ka viena no lietām ir izmantot šīs tehnoloģijas arī kaut kādos jaunošākos, kā Kahoots, vai ne, tā ir lieta. Ir WhatsApp grupas, ko mēs esam uztaisījuši, kur var tiem jauniešiem sačatoties. Līdz ar to viņi var sēdēt otrā istabā, bet viņi labāk atrakstīs man WhatsAppā, nekā nāks man runāt. Es to ņemu vērā, tā tas ir, tā tam jābūt. Tas, ko droši vien man vairāk satrauc, tātad kristietība ir grāmatas reliģija kaut kādā ziņā. Grāmata ir centrā. Arī digitāli. Jā. Kā viņu digitalizēt, kā viņu pataisīt interesantu, kā viņu pataisīt citādāk, vai ne? Un tas ir tas, ko var domāt. Ir daudz piemēri. Streetlights. Ir tāda aplikācija, so Streetlights, Džeka Amerikā ierapoja Bībeli. Visu principā, katru nodaļu. Rapa veidā, mūdenīgā valodā. Iečakojiet, jauniešiem patīk, man liekas, ritīgi stilīgi. Uzliec, viņš vienkārši lasa, apakšā ir beats, un kāds lasa pa virsu tādā. Noteikti ir vērts iečakot. Tas ir viens. Otrs ir Bible Project, ir tāda aplikācija vai vispār tāda kustība, kur vizualizē Bībeles saturu un skaidro vizualizē tā veidā līdz 5 minūtēm. Ļoti vienkāršā veidā, kas arī palīdz daudz vairāk saprast kaut kādu lielo bildu un vispār, kas tur notiek, jo es domāju, tu kā mācījies arī ļoti bieži saskaries kaut kur, kad cilvēki nāk pie tev un saka, zini kā, es sāku lasīt, bet neko nesapratu. Es sāku no vecās derības, tik līdz, nezinu, 2. Maldas grāmatā, pilnīgs kosmos sāk kā ķīsels, tā kā šitais nav priekš manis un tā, kaut kā cits grāmata labāk, bet tas tās, ka trūkst konteksts, un tad tie video palīdz parādīt, kā tā grāmata ir kontekstā ar visu lielo bildu un vispār izskaidrot, kas tur notiek, kas ir čarakteri un vispārējais. Es domāju, tas ir vēl viens veids.
kas mūsdienās tiek strādāt. Trešais, es domāju, ir tulkojums vieglajā valodā, kur mēs varbūt latviešiem, es domāju, mums tas ir visiem tāds ļoti bailīgs moments un vai vispār, bet mēs redzam message, mēs redzam amplified bībeles angļu valodā, ko es domāju, jaunietim ir vieglāk lasīt un saprast nekā, nezinu, King James vai ESV vai mūsu latviešu. Es domāju, ka viņš nesaprast frāzi, viņš nāk pestīt savus avis. Nē. Es domāju, ka vārds pestīt. Es domāju, viņam jau ir prasīja vārds pestīt, vai viņš saprāt, kas ir vārds pestīt. Mēs varbūt vēl esam auguši tajā, jau jāiet viņu izpestīt. Tā kā nav kaut Bet idejiski jau tādam jauniešu bija tikko nošēdot TikTok video, kur viens džeks lasīja, kā jauniešiem būtu jārunā, un tur bija vienlīgs Gen Z, lai varētu uzrunāt, ka tur jāir fleksēt un tiem čomiem. Un tu saproti, ka ir bišķiņ, tai valodai jāiet līdz tiem jauniešiem. Man liekas, tai jaunajai jauniešu bībelē vajadzētu būt ar anglicismiem, jo Latvija jaunieši runā pusi gadrīz angļu valodā. Un te ir varbūt tas, kas paņem ļoti daudz liela enerģija, bet ja to pacelt kāds, es domāju, tam būtu atsaucība. Jauniešu kontekstā, jauniešu vidē. Bet tas paņem ļoti daudz resursu, ļoti daudz enerģiju, lai tulkot bībeli. Mēs redzam, 75. gads un 12. gadi, jā, pēdējais, un tad atkal tolī būs kaut kāda, dzirdēja, kad tiek tulkots atkal kaut kāda jaunāka versija. Jā, jo katrā gadījumā tas ir izaicinājums, jo laiks ļoti strauji iet, tā kultūra tā mainās. Tajā laikā man ir žēl tas, ka, tomēr ir arī diezgan apriecinājumi cilvēkam lasot, viņā tā radošais attīstās. Un tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Teiksim, neirologi saka, līdz 3 gadu vecumam vai 2 gadu vecumam bērniem censties baigt to ekrānu nelikt klāt, jo viņas smadzenes vienkārši ar to emocionāli viņam viņš aizvelk tajā virzienā, un līdz ar to viņam lielāka iespējamība būt nespēja noturēt uzmanību, padziļināt, iedzināties. Līdz ar to, man liekas, es ļoti novērtētu, ja mēs kaut kā mēģinātu tomēr to lasīšanu, jebkuru veidu lasīšanu, grāmatu lasīšanu, tā kā tomēr noturēt, jo tas tomēr attīstīt paudzes, kas ir radieši, kas spējīgi iedzināties, un tas attīst smadzenes. Bet tas nav tam uztveri. Un uztvers veidiem. Piemēram, es godīgi saku sev, man vieglāk klausīties. Es varu 2-3 stundas klausīties no vietas, bet lasīt 2-3 stundas nevar nosēdēt. Tā kā... Redzi, tu jau esi... Es jau esmu tajā jau iekšā, Es arī nevaru... Lasīt? Lasīt, nē. Es varu klausīt daudz, es varu visu dienu klausīties. Es uz austiņām vienkārši kaut kā paralēli kaut ko mehāniski darot. Es daudz vairāk atcerēšos. Varētu teikt, ka... grāmatām nākotnē ir samazinājums, bet audio grāmatām varētu būt... Es teiktu, jā, straujajā mūsdienu kultūrā, man liekas, kad... Jā. Okay. Es teiktu, ka tas drīzāk ir kaut kas tāds. Mēs esam pacēluši šīs interesantas tēmas, par kurām noteikti vēl nākošās paudzēs mums arī domās, kad viņi varbūt, labs jautājums. Kas būs tālāk? Mākslīgais intelekts, viss šīs attīstīšanās lietas ir... Bet tas palīdzēs daudz arī skaidrot, ātrāk kaut kādas lietas. Bet es domāju, neatkarīgi kādas tehnoloģijas attīstās, tomēr tas, ko tu sākumā teici, attiecības. Tas tos beigās tomēr būs laikam visnoteicošākais, vai ne? Un caur tehnoloģiju, ne caur tehnoloģiju, labāk jau, protams, klātienē, manuprāt, bet tas ir interesanti par mākslīgo intelektu un attiecībām. Tas, ko pasaka mākslīgais intelekts, mums nenorezonē, un mēs nedaram to, ko mums pasaka mākslīgais intelekts, bet to, ko pasaka attiecībās cilvēks, kas arī varbūt tieši tāpat atbild, mēs to paņemam un sākam darīt un kaut kur pielietot. Un te ir tas, ko, man liekas, nevarēja saistāt mākslīgais intelekts, vienkārši informācija, iepatīm attiecībām, uzticībai kaut kur cilvēkam un draugam, un kurš tev zina un pazīst. Jā. Jūs uzvarējāt? Jā! Domino varat, nezinu, kā jūs. Domino ir jūsu. Katrā gadījumā paldies arī Latvijas sociālo uzņēmēju darbības asociācijai, kas mums iedrošina veidot šos podkāstu tieši, lai uzzinātu, kāda mums sociāla uzņēmēja darbojas Latvijā. Un paldies šai Erasmus Plus programmai, kas iedrošina mums to veidot. Paldies arī viņiem. Bet paldies arī no mūsu labdariem. Jums kāda dāvaniņa, kā jūs sadalīsiet, to jūs paši izdomājat. Dažādas lietiņas. Teiksim, es nezinu, jums abiem mašīna vai viens tikai mašīna brauc? Abiem mašīna. Tad viens varēs, nezinu, savām riepām atjaunot kaut kādu interesantu bumperiem vai riepām izskatu. Cits varēs, nezinu, notīrīt savu salonu. Dans G dāvina tādu.
Manas garšas, tāds uzņēmums dāvina jums īpašos tādus sāļus, varēsiet paeksperimentēt. Tur ir upeņu rozā sāls un rabarberu sāls. Kolosāli, es esmu ēdināšanas pakalpojumu speciālists pavārs. Ok, tad jūs varēsiet katrs izmēģināt. Būs arī jums grāmatiņas no Parakletos LV izdevniecība. Nu, tev, Evald, būs Kāpēc gan ticēt Dievam? Timotejs Kellers, viņš ir tāds, kurš, nu, nerunā ļoti tādā, nu, viņš runā ar domātāju statu, analītisko. Ir vajag ticēt, nav ticēt, kur tā loģika. Un šitas ir, Deivids Vilkins, viss piepildīts, jaunās derības apsolījumi, kā, nu, uzvarēt kaut kādus paradumus, varbūt gaicīgus, kas iedodas ar kaut. Tev būs vairāk, varbūt, pasakos. Aktuāls. Paldies. Un, protams, būs vēl sveiciens no Street, varēsiet to garšīgi paēst. Viņu pasūtīs burgers. Un vēl labdarības veikals Hopen apsolīja dāvanu kartes. Varēsiet aiziet pastīties uz citu labdarības veikalu Hopen. Arī viņiem gan Rīgā, gan Ogrē. Līdz ar to arī varēsiet izmantot iespēju. Vēl ziņojums tie, kas varbūt dzīvo Ogres tuvumā. Mēs, sākot no nākamās trešdienas, 3. aprīļa, kafejnīcā pie Zelta liepas mums būs alfas kurs. Proti, tas būs tādas 8 tēmas par garīgām sfērām. Varēsiet vairāk izprast, kas ir dzīves jēga. Saprast varbūt arī, kur tad to glābšanu meklēt. Tajā laikā arī, nu, ja teiksim, mēs runājam par Bībeli, ar ko viņa atšķirās no citām reliģiskām grāmatām, kas viņā ir īpaši, un arī no kurienes ļaunums veidojies, un vispār kāda jēga kristietībai mūsdienās, varēsiet uzzināt. Vienkārši, ja jūs gribat, piesakieties, jūs varat bez pieteikšanās atnākt. Tas ir e.// alfa ogre 2024. Varat pieteikties šajā adresē, un ja nepaskatās, vienkārši tāpat nāciet, būs vakariņas, būs lekcija, kur es runāšu, un arī beigās varēsim padiskutēt par šo tēmu. Nu ko, paldies. Biedrībai paldies Branku jauniešu centram, vadītājiem Evaldam Kākliņam un Valteram Siksnam. Paldies, ka jūs darboties jauniešiem, jums rūp jaunieši. Tā ir ne tikai Latvijas nākotne, tā ir Latvijas tagadne jau īstenībā. Viņi jau tagad daudz ko var ietekmēt, un līdz ar to. Paldies, ka bijāt, paldies, ka man uzvarējāt. Es ar lielāko prieku atdodu jums šos cepumus. Un līdz ar to un uzvaru, un man liekas, bija labi saruna. Man patīk runāt par šīm tēmām. Paldies, ka bijāt. Paldies jums, un paldies, ka skatījāties. Nu, tiekamies pavisam drīz. Nākamais mūsu saruna podcasts būs ar labdarības veikalu Hopen, Lūkas fonds uzņēmēja darbība. Redzēsim, ko tad viņi dara, un mēs filmēsim tieši no veikala. Varēsiet redzēt, kā tur iekšā izskatās. Labi, paldies, ka skatījāties. Visu labu!